Sveiciens podkāstā ārpus normas. Mans vārds ir Aksels un esmu kopā ar Aigu. Un šodien mēs runāsim par vainas sajūtu. Un kā tā mūs ietekmē, vai tas ir kaut kas tāds, kas ir labs. Jo esmu bieži vien dzirdējis, ka gribās kritizēt sevi, lai varētu dabūt kaut kādu rezultātu no cilvēkiem. Un, protams, arī esmu pats kaut ko tādu pielietojis, līdz ar to sapratīsim, kāda ir tā jēga varbūt no vainas apziņas un kur ir tā šaurā līnija, kur tas paliek tā kā negatīvi un pozitīvi. Un, protams, padalīsimies arī ar mūsu personīgajām pieredzēm, kur mēs esam piedzīvojuši šo sajūtu. Un, tīri runāsim par vainas sajūtu, kā tad viņa mūsu dzīvē izpaužās. Un kā tu redz, Aiga, tas vainas apziņas, viņa ir kaut kāda jēga no viņas, vai tas ir tikai negatīvi? Jā, kur varbūt tās tu redzi, tas tā kā, kur ir tā šaurā līnija starp to, ka, tas palīdz man kaut ko darīt, un tāpat laikā tas man vienkārši liek ierauties vēl dziļāk bedrē. Man liekas, ir nereāli grūti tad, kad tu sāc caur to vainas apziņu redzēt sevi kā problēmu, redzēt tavu raksturu kā problēmu, savu personību kā problēmu. Un, man liekas, tas tieši liek justies riktīgi sūdīgāk par sevi, jo man tieši vakar bija notikums, tu noteikti atceries, es dalījos ar tevi un reāli pārdzīvoju par to, cik ļoti es sūdīgi jūtos, tāpēc, ka es tik daudz sava laika no dienas, tur bija pat sanāca kaut kāds, tā vidē vairākas stundas, pavadīju vienkārši kaut kādās darbībās, kas man nenes vispār nekādu produktivitāti. Protams, tas nozīmē kaut kādas filmas, kaut kādas sērijas, kaut kas tam līdzīgs, kaut kādas lietas, kuras vienkārši aizmirstos. Un man tas vispār nedeva nekādu produktivitāti. Un tad, kad es sāku sevi par to kritizēt, un tieši par to rīcību, un par to, ka es šitā esmu pieņēmusi lēmumu, un es tā daru, man riktīgi slikti palika. Tādā ziņā, ka man vienkārši tā enerģija ļoti, ļoti krita uz leju, un tāpēc arī nācu pie Aksela, lai vienkārši izstāstītu to, kas man uz sirds, jo es sapratu, ka jo vairāk es kritizēju sevi par to situāciju, jo sūdīgāk man paliek. Un es sapratu arī to, ka, ja piemēram es tur tikai skatītos tās pašas filmas vai sērijas un nekritizētu par sevi reāli, tas būtu mans tāds lēmums, un es veltītu to laiku sev, un es zinu, ka tas, tā nav kaut kāda slinkuma pazīme, tad es noteikti nejustos reāli tik fiziski izaicinoši slikti, kā tas bija, piemēram, vakar. Es, riktīgi savilku to ar to sevis vainošanu. Kad es sāku sev vainot, un tāpēc, protams, no tādas brīdis atbildot savu jautājumu, es vienkārši grūti tā teikt, ka tas vispār ir kaut kas pozitīvs sevis vainošana. Bet no otras puses, piemēram, ja mēs attiecībās pret otru cilvēku kaut ko izdaram, un mēs sākam redzēt to rīcību, tad tā vainas uzņemšanās, ko mēs esam izdarījuši reāli attiecībās, tiešām kaut kādu kļūdu, loģiski var nest rezultāts, un tad man ir tāds divējāds sajūtas, un ņemot vairāk, ka visnesenākā pieredze ar vakardienu, tad es teiktu, ka vairāk negatīvi. Tas, man liekas, svarīgi, kur ir tā atšķirība, kur mēs tā kā iekrītam tajā sevis vainošanā, un kur ir tās rīcības, kuras mēs tā kā vainojam. Tas arī ir tas, ko Brené Brown, kas ir tāda kauna speciālisti, varētu teikt, laikam. Viņi tieši min, ka kauns un vaina ir līdzīgas, bet tā atšķirība ir tajā, tad, kad mēs vainojam kaut kādu konkrētu rīcību, tad tā ir tā vainas sajūta. Bet ja mēs vainojam sevi, kad mēs sakam, piemēram, tā rīcība ir slikta, tā ir vaina. Bet ja mēs sakam, es esmu slikts, tad tas jau ir kauns. Un tas, man liekas, arī tas, ko tu saki, ka tu jau sāc ņemt to personīgi. Tad tas paliek ļoti smagi, ļoti grūti, un tā vietā, lai tu kaut ko mainītu savā rīcībā, tu vienkārši iegribst vēl dziļāk, jo liekas, esmu šis briesmīgais cilvēks, un tad tu vienkārši centies kaut kā sevi mierināt, aizmirsties, jo tu redz, es tas briesmīgais cilvēks. Bet tur ir tā, man liekas, svarīga atšķirība, kur ir jānoķer, ka mēs nevis sevi vainojam, jo ir kaut kādi brīži bez šaubām,
vakardien arī, kā es to redzēju no malas. Pirms tam mēs bijām aizbraukuši uz Spā, nosvinēt mūsu pirmo kāzu jubileju. Un tas, protams, ir kaut kas ļoti spēcīgs, tāds pozitīvs notikums, kur tu vari atpūties, tā kā nomierinies, un tas man uzreiz liek domāt, pēc tam nākošajā dienā vienmēr ir svarīgi, ka es saku, paņemt to brīvdienu no brīvdienām, no atpūtas, jo tev ir tik daudz tas dopamīns izdalījies, tu esi ļāvus savai nervu sistēmai nomierināties, un tad bieži vien ir tas kritums enerģijas ziņā, kritums kaut kādā vēlmē darīt, jo, tu vienkārši atpūties, atgūsties, un tad īstenībā pat ir normāli, ka tu, vispirms, tur paskaties vairāk kaut kādu TV vai, iekrīt šādos tas varbūt nav pats labākais variants, bet tas ir tas vienkārši, kā tu māki tajā situācijā rīkoties. Un man liekas, tas arī ir saistībā ar to, ka, ja nebūtu tā sevis vainošana, tad iespējams tu būtu noskatījusies vienu sēriju, sajūtusies labāk, būtu vēl kaut ko varbūt padarījusi, sajūtusies vēl labāk, un tev jau būtu gribējies atkal kaut ko citu izdarīt. Un beigās tas būtu novedis pie tā, ka, iespējams diena iesākās lēnāk, jo tev vienkārši jāatgūstās no atpūtas ir, un tad jau viss aiziet. Bet tās ekspektācijas, kur man jābūt produktīvam, man ir jāstrādā, tas laikam visvairāk ir kā, nosit to. Jā, stabili īstenībā, jo, ja tu tā padomā, tad mums jau, kā tu arī pats minēji, ka tajā sabiedrībā tas ir ļoti izteikti, un es arī jūtu, cik man ir daudz priekšstati radījušies, gan nezinu, tur ģimenes lokā, kad, kā, man vecāki ļoti aktīvi strādā, ļoti spēcīgi strādā un visas dienas garumā, un arī ir tas priekšstats, ka vajag riktīgi močīt, un tā tu nopelnīs, piemēram, naudu, un ņemot vērā, ja ir kaut kāda, nezinu, finansiālie izaicinājumi, tad es vēl vienkārši ņemu un atļaujos un skatos kaut kādas tur sērijas vai filmas, un tas vienkārši, es jūtu, cik ļoti tas tieši velkas līdzi, ka man ir ļoti grūti pārkāpt šim principam pāri, kad tu vari arī mazāk stundas dienā strādāt, tu vari kaut vai 1 stundu produktīvu dienā strādāt, un tas jau būs milzīgs nopelns tam, ko tu dari savā ikdienā, kā, piemēram, darbu. Es saprotu, cik ļoti tāds sabiedrības, tas tāds sabiedrības varbūt uzskati. Es neteiktu, ka tas uzreiz ir tāds spiediens, vienkārši varbūt tas ir spiediens manās acīs, kad es sev uzlieku kaut kādas tādas ekspektācijas, ka man arī vajag tā. Come on, viss apkārt dara, man arī vajag tā. Bet tas, man liekas, arī nāk no tās pieredzes, kā tu saki, to, ko tu redzēji, kas tev ģimenē bija, kas ir kaut kāds pēc tam vēl pieredzes, ko sabiedrība tā kā uzskata par normu, un tas, man liekas, veido beigās to, kas ir tas, kam tu sako, un tad, tā kā, ja kaut kādā brīdī varbūt tas, tu paslinko vai, nedara neko produktīvu, tad uzreiz tā vainas apziņa tā kā, bet, vajag kaut ko darīt, vajag tagad pelnīt, vajag tagad darīt, vajag būt produktīvam, vajag būt vērtīgam un tā tālāk. Līdz ar to, tur, iespējams, tas aiziet tajā, ka tu ņem personīgi, ja tev vienkārši ir kaut kāds traumas no bērnības vai tās pieredzes, kas ir dziļi iespiedušās, un līdz ar to, ir grūtāk varbūt tās pastīties vienkārši uz to rīcību, kad, tev bija tā situācija, kur tu esi, iespējams pārmākta, vai arī kaut kas bijis pārāk spilgts, un pozitīvā, negatīvā ziņā, un vienkārši tev vajag to brīdi atgūties, un pēc tam jau viss atkal aiziet normas tā kā tajā, normālajā ritmā, bet, spēt neiekrist tajā kritikā. Un, kā tu redzi, kas varbūt tās tavuprāt liek, sevi kritizēt? Kāpēc tā kā sevi spiest darīt, ko varbūt tās, tu nevēlies labprātīgi, bet vienkārši tā kā, vajag to darīt un jāiet uz priekšu.
Jā, viens noteikti, manuprāt, ir tie pieņēmumi, kā vajadzētu darīt, kā tev vajadzētu strādāt, kā tev vajadzētu dzīvot, uzsvars ir uz vajadzētu. Tas nozīmē, tas pat varbūt nav mūsu uzskats, vienkārši tas, kā mums liekas, kā sabiedrībā vajadzētu būt. Un tas ir tas, un tas, protams, arī izriet no tā, ka tas veido to, ko man vispār nozīmē būt gana labai, gana gudrai, gana produktīvai. Tas, vai tu vispār esi gana labs savā ikdienā, un tas, man liekas, ir tas, kas, ļoti, ļoti ietekmē to, jā. Un kā tev šķiet, kas priekš tevis? Jā, tu man liekas, saki, tad tas ir tas, esmu jau pietiekoši labs, tas atkal atgriežos, man liekas, pie tā kauna. Jā, man liekas, es ļoti daudz šeit par kaunu runāju. Tas, ka man personīgi, tas, ko es īstenībā arī šeit saprotu, tas, ka es visu laiku miksēju kaunu ar vainas apziņu. Man ir tāds tā kā, it kā pēc prāta liekas, ka tā ir vainas apziņa. Es jūtos vainīgi par to, ka es iztērēju savu laiku. Bet patiesībā es jūtos sūdīgi par to. Man ir reāli kauns par to, ka es tā daru. Man arī es jūtu, ka man ir kauns stāstīt to kādam. Citiem iet. Šis jau ir next level, kad ka es varu aktīvi pastāstīt. Jā, tā kā mēs arī ejam cauri visādiem grūtiem periodiem, tas ir loģiski. Bet tas, ka jā, tieši tas, vai es esmu gana laba, un tas noteikti atstās arī pret to kaunu. Ka man ir kauns, ka es neesmu gana laba. Un man liekas, vispār tas prasa ļoti daudz drosmi, lai tu atklāti sev pateikt. To, ka tu kaunies, ka tu neesi gana laba tajā, ko tu dari, tu kaunies, ka tu neesi gana laba savā darbā, tu kaunies, ka tu neesi, nezinu, vēl kaut kur gana labs. Jā, es domāju, tas visu laiku tā ir viena tāda lieta, kas visu laiku iet cauri, un kāpēc mēs tā kā gribam vēl, jo mēs ceram, ka mēs varēsim to piepildīt, ka mēs varēsim parādīt, ka mēs esam pietiekoši labi. Bet nē, un tieši tā tas nenotiek. Bet to nevar izdarīt. Kuram mēs gribam piepildīt? Ja tu visu laiku skrien pēc tā, tas vien jau parāda, ka tu to nekad nepiepildīsi. Ja tā nav lieta, ko var tā kā ārēji piepildīt. Un mēs noteikti runājām par kaunu vairāk pirmajā podcastu sērijā, tā kā šoreiz tas ir tāda lieta, ko paralēli ir jārunā, lai varētu atšķirt, kur tas kauns tā kā pārvēršās vainas apziņā un kur mēs, tā kā starp tiem abiem lēkājam varbūt tās, jo kauns, man liekas, vispār, tā kā pilnīgi vienkārši liek noslēgties, ļoti ņemt visu personīgi un ieiet dziļā tumšā bedrē, kur tā kā viss ir ļoti slikti. Bet kāds ir tās sajūtas pie vainas apziņas? Bet sajūts, jo man vienkārši liekas, ka it kā tagad ar to prātu domāju, pirmais es mīnu to vainas apziņas to pozīciju, kad es jūtos vainīgi par konkrētu rīcību, bet dziļi iekšā sirdīs reāli jūtu kaunu. Kauns ir aizstās vainas apziņas. Tad kā tu varētu tā pastāstīt, kā vispār atpazīt, tādā ziņā, ka vai tas tiešām nav kauns? Tas, man liekas, ko Vai mums nav kauns atzīt, ka tas ir kauns? Man liekas, Brenē vislabāk arī pateica to atšķirību, ka kauns ir tad, kad tu to vērš uz sevīm. Ja tu saki, esmu šis briesmīgais cilvēks, esmu šis, tā kā, ka tu runā par sevīm, tad tas ir kauns. Bet tiklīdz tu runā par to rīcību, ko tu dari, tā kā, jā, tas tā kā nav pareizi, piemēram, pavadīt tik daudz stundu scrollojot, skatoties tur sērijas vai ko tādu. Tā ir vainas apziņa. Bet arī vakardien man sākās ar to, kad es sāku runāt par to, kad es jūtos vainīgi par to, ka es tik daudz esmu noskatījusies. Tātad teorijā es sāku ar vainas apziņu. Bet pēc tam mēs aizgājām un izrādījās, ka tas bija kauns, jo man ir kauns par to. Vai nav tā, ka viņi ir visu laiku viens otram blakus, un tad ir vienkārši, kas ir tas dominantais? Es domāju, jā, tādā ziņā tur ir sev jāuzdod tie jautājumi, lai tu vari tā kā izdarīt to secinājumu, kas tas patiešām ir. Un vai nav tā, ka tu visu laiku ieguldi sevis tādā noniecināšanā, kad redz, tu neesi darījis tās pareizās rīcības, un tāpēc tu esi slikts. Un tas noved pie tā jautājuma, jā, kā teicu, vai esmu pietiekoši labs, vai es sevi redzu, kā es sevi redzu. Man liekas, tajā brīdī ir svarīgi vienkārši
tā kā nonāk pie tā secinājuma. Ja tu redzi, esmu labs cilvēks, vienkārši šobrīd, tā kā es jūtos sūdīgi, tā kā esmu pārmākts ar visu, man nervu sistēma tā kā ir saspringta, uzvilkta, vai vienkārši tajā freeze stāvoklī, un tā kā viss ir par daudz, un tad es daru šīs te sliktās lietas, nosacīt, tad arī tu, nu, tā kā izjūti to vainu. Liekas, vaina nav tik smaga, ne tu vaina ir tā, kas tā kā, jā, tas nebija pareizi, tā kā, ok, es rīkošos citādāk. Bet kauns ir tas, kur tā kā, protams, es izdarīju šo slikto lietu, tad tas pierāda, ka esmu šis sliktais, briesmīgais cilvēks, un tā kā, ok, man tā kā vēl vairāk jācenšas tā kā izmukt no tās realitātes, no tās apziņas, ka esmu šis briesmīgais cilvēks, kurš neko nevar izdarīt. Man liekas, nu tā kā, tas kauns var būt aiz tās vainas sajūtas, jo loģiski tas sākās ar to, ka tu ieraugi, tā ir tā briesmīgā rīcība, ko es atkal daru, bet pēc tam ir tas jautājums, kā tas tev liek justies par sevi, vai tas maina uzskatu par sevīm, vai arī tu saproti, nē, es esmu šis labais cilvēks, kurš tā kā vienkārši ir nonācis grūtā situācijā, un tas ir tas labākais, kā es mācēju menedžēt to šajā brīdī. Man liekas, tur ir tā atšķirība. Es nezinu, kā tev šķiet, vai tas makes sense vispār? Nē, loģiski, jā, tas makes sense īstenībā, tāpēc, ka tas, man liekas, manā laikam prātā un pieredzē tas nav atdalāms tik ļoti, tas kauns no vainas apziņas, ka viņš iet kā kaut kādā mērā roku rokā, bet galvenais ir tā izvēle, kas tad ir beigās tā man izvēle, uz ko es izvēlos fokusēties. Ka viņi abi tur būs, bet, varbūt viņi tur būs, lai dotu to izvēli. Tev ir izvēle, uz ko tu gribi fokusēties. Nu, noteikti, jā. Mēs jau runājam vairāk par to, ko arī kauns var tur tā kā dot savā veidā, ka viņš, jā, ir tās ekspektācijas, kas ir uzliktas uz mums, un to arī runāja par to, ka tev ir tās ekspektācijas kopējums, un to ģimene domā par tevim, vai tās ekspektācijas, ko sabiedrība par tevim domā, līdz ar to tu par to, tā kā ekspektē, ka tu varēsi, vai tu sagaidi, ka tu varēsi to piepildīt, un ja tu nevari, tad tas uzreiz ir tāds, es neesmu tā kā... Gana laba. Es neesmu gana labs, lai varētu piepildīt visu to, ko no manīm sagaida. Un to es arī nemitīgi dzirdu no cilvēkiem, kad es ar viņiem runāju, ka viņi jūtās nepietiekoši labi tajā, ko viņi dara. Vai tas ir darbs, vai tas ir attiecības, vai tā ir veselība, un tur tas stress arī kaut kādā veidā rodās, un tad liekas, man vienkārši sevi jāmučī vairāk, un cik bieži cilvēki arī neraksta veselības audita anketās par to, ka viņi grib kādu, kas viņu vienkārši tā kā, ies par viņiem pakaļ vai grūž uz priekšu. Ir daudz cilvēku, jā, kas, vieniem vai otriem vārdiem tā kā pasaka, to es gribu, lai kāds man tā kā, bez mazais stumj uz priekšu. Un tas ir tas, kur tā kā gribās to pātagu, bet man liekas, mēs katrs jau pret sevīm esam diezgan kritiski. Pātagas. Jā, mēs izmantojam tās pātagas, un te vienkārši vienmēr man nāk prātā tā doma, ja tu iespējams sākuši tevi kritizēt, vainot, kaunināt, kāda ir iespēja, ka tu vispār kaut ko būs gatava man pastāstīt, kā tu jūties, kas ar tevi notiekās, un tad vai tu būsi gatava vispār mainīt to rīcību, vai vienkārši tu tā kā nokaunēsies, un pēc tam, kad mēs tā kā nebūsim kopā, darīs atkal pa savam. Līdz ar to, ja tas, ir tik briesmīgi tā kā savstarpējās attiecībās, kas notiekās, ka tu esi visu laiku kopā ar to, kas tevi kritizē. Ja tu pamosties un tu jau sāc sevi kritizēt, vienkārši, tu neesi joprojām to izdarījis, tas nav, tev vēl joprojām tas ir slikti, un tā kā to vajadzēja izdarīt, jā, visu laiku vajadzēja, visi šie te, tā kā, un pārmetumi, vainošana, kaunināšana, kritizēšana, kopumā, man liekas, tā ir tāda kritizēšana vienkārši, kur tā vaina parādās, kauns parādās, un tad vienkārši, kā mēs to vēršam, vai tas vienkārši ir brutāli, mēs sevi strostējam, vai arī tas ir tā kā konstruktīvi. Jā, man šobrīd ir grūta situācija, jā, es esmu tā kā pārmākts ar visu, es nezinu, ko darīt, un
tas ir tagad veids, kā es cenšos sev mierināt. Bet tur nav tas uzreiz personīgi. Man liekas, tā ir tā lielā atšķirība, kā mēs ar sevi runājam. Bet ja tikai reāli iedomājies tiešām, ja tev būtu, ja mūsu balsis un mūsu tā iekšējā tā versija, kas ir tas, kas grib mūs močīt, es domāju, ik viens zina to sajūtu, ka ir mūsu iekšējā versija, kuriem mēs nekad neesam gana labi. Un iedomājies, ja tiešām tai versijai ir, reāli savs ķermenis, un tad viņš visu laiku nāk, visu dienas garumā, līdz visu laiku, tas, tev šits nesnāk, tur iespasies, ka, nezinu, tur ķermenis ir nošļuts, tur spogulī, katru reizi, kad pieeja pie spoguli, katru reizi, kad tev kaut kur jāuzstājas, katru reizi, kad tev ir kaut kas jādara darbā, visu laiku tev nāk līdzi tas tava otrā alter ego, bezmaz vai tava versija, kuram ir savs ķermenis, bet viņš ir visu laiku piesiets tev. Viņš visu laiku ņem un tev sāka ļoti nesmuks komentārus. Tas ir reāli briesmīgi. Tas ir tas, ko arī Eckhart Tolle stāsta un sauc par pain body. Tas sāpju ķermenis, kurš vienkārši ir dziļi sāpināts. Tas ir tas iekšējais bērns, man liekas, dažādi viņu var saukt. Bet tā ir tā tava sāpinātā daļa, traumētā daļa, kurai, arī tu neesi pievērsts pietiekoši daudz uzmanību, lai izveidot tās attiecības. Un tāpēc viņš ir visu laiku tas kretīns, kas tev staigā līdzi, un tu no viņa nevar nekur tikt vaļā, un viņš vienkārši visu laiku blā, tev bliež ausī. Un tas, man liekas, ir smieklīgākais, ka mēs reizēm skatāmies uz cilvēkiem uz ielas, kas iet un skaļi runā un kaut kādas dīvainības saka skaļi. Bet cik daudz no mums to pašu dīvainību un brutalitāti vienkārši bliež savā galvā, un kāda ir atšķirības starp to cilvēku, kurš skaļi to verbalizē, un tie, kas vienkārši sev galvā to bliež. Kur tā atšķirība? Jā, līdz ar to varbūt tie cilvēki, kas runā skaļārā, ir pat drosmīgi. Vai arī, tas ir tik traki, ka tu vairs nevar to noturēt sevi iekšā. Bet, man liekas, tur ir tā brutalitāte, kur tā kritika, viņa nepalīdz. Jā. Viņa tikai liek ierauties dziļāk iekšā, justies sliktāk par sevi, jo vai pēc tā, kam tu arī gāji cauri, vai tu jūties labāk par to, ka tu sev biji pārmetus? Nē, vispār tak nē. Ok. Bet šodien man ir krietni citādāk, ja es kaut kur, ieeju sociālos tīklos, vai es ieeju kaut kādas tur rīles apskatīties, vai šorts, tad ir, es vienkārši empatizēju sev tajā brīdī. Es cenšos, nav tā, ka visu laiku sanāk, bet es cenšos izrādīt sev to līdzjūtību, un tas samazina to spiedienu tajā brīdī, un tas samazina to sajūtu, ka tev gribās turpināt aizmirsties. Jo tā līdzjūtība, man liekas, pret sevi viņa riktīgi atbrīvo. Tā ir jātrenē. Kaut man arī vakar teica, tev vajag to trenēt, tev vajag izrādīt to līdzjūtību, tev vajag sevi empatizēt, un kā mēs, atceries interesantākais, pie kā mēs vakar nonācām, kad visi lielākie empāti, kuriem ir sava spēcīgākā īpašība empatizēt otru cilvēku, viņiem būs vislielākās problēmas empatizēt pašiem sevi. Tas, man liekas, vispār, jo es esmu pēc dabas, esmu izteikts empāts, un man patīk empatizēt citus, man sanāk empatizēt citus, bet tad, kad runa ir par sevis empatizēšanu, tas ir reāli baigais klupšanas akmens, kurš tev katru reizi, kad tu eji, tev viņš jāievēro, jānoliek malā, lai tu nepaklūp. Tev jābūt riktīgi apzinātam, kad runa tev ir par sevi. Empātiem vienkārši jābūt ļoti apzinātiem, kad runa ir par viņiem pašiem. Jo viss ir cits primāri, izņemot viņi sev, un tas man liekas tik paradoxāli. Es domāju, tas arī ir par to, ka tu zini, cik tas ir sāpīgi, un tāpēc tu negribi, lai citi to piedzīvo. Bet, pret sevīm to izrādīt, tas ir un tie, kas ir egoisti, tie, kas ir, pēc dabas lielāki egoisti, kuri nevar normāli empatizēt citus cilvēkus, viņa liks sevi pirmajā vietā. Tā kā tu iedomājies, kas tas ir, kas tas par jocīgu cilvēku tādu īpašību.
Tad mēs neredzam sevi kā, es nezinu, varbūt tas ir iemesls tam, ka mēs vienkārši neredzam sevi kā kādu citu cilvēku, kur ir tā kā, nu, piemēram, ja runa ir par empātiem, vai viņi vispār var redzēt sevi kā citu pilnvērtīgu cilvēku, bezmaz vai kuru ir vērts empatizēt. Tas ir vienkārši reiz tāds dziļāks jautājums, kāpēc ar to ir problēma. Nu, es domāju, tas arī atkal ir par tām traumām, kur man liekas, bija svarīgāka tā piesaiste. Nu, kad, ja mēs runājam par traumām, parasti bieži vien tas ir starp to piesaisti un autentiskumu, un mazam bērnam svarīgāk vienmēr būs piesaiste nekā autentiskums. Un, ja tev nav bijusi tā drošā piesaiste, tad, man liekas, tu, ziedo savu autentiskumu, kur ir tā tava personība, tas kas esi tu, un tā vietā tu visu laiku centies izdabāt citiem vienkārši, lai saglabātu to piesaisti, un līdz ar to tas beigās, kad tu izaudz, tu nespēji, iespējams, sevi empatizēt, bet visu laiku esi visiem, lai vienkārši, spētu noturēt to piesaisti. Un tas tur arī, man liekas, ir saistībā ar izdzīvošanas stāvokli, un izteikti tev ir par daudz stresa, kas notiekās, tu vēl vairāk, tā kā domā par to, ka tev vajag citus cilvēkus, jo tā ir atkarīga tev izdzīvošana. Tu paliec viens pats, izdzīvošanas iespējas samazinās. Un tas ir tas dīvainākais, ka tev var būt visapkārt cilvēki fiziski, bet ja nav tas emocionālais connections, tad tu tāpat tās jūties viens pats. Un līdz ar to tur, man liekas, tā piesaiste, ko iespējams arī tu, un es zinu arī es, bērnībā neesam iegūši tik ļoti, un līdz ar to tāpēc mēs spējam empatizēt citus, jo mēs saprotam, cik tas ir tā kā sāpīgi un nepatīkam, ka ka tev ir, kā saka, jāapspiež sevi, lai varētu nosacīti, saglabāt tās attiecības. Un tas nav tāda apzināta, loģiska doma, ko tu izdari, jo tu esi mazs bērns, ka tu to izdari. Un tas tagad, man liekas, tas kritiķis, kas ir vienkārši tas mazais bērns, kurš cenšas tevi pasargāt. Viņš cenšas tevi visu laiku tā kā, vadīt, bet, man liekas, tur ir tā lieta, kas jāpasaka tā kā savai, tā iekšēji balsī. Paldies, ka tu tā kā mani centies vadīt. Es tagad esmu pieaugušais, un es varu sevi vadīt. Es varu kā pieņemt patstāvīgus lēmumus, man vairs nevajag to pieaugušo, kuram izdabāt, vai kaut kādu sistēmu, kurai izdabāt, un es varu pats darboties, un tad tu sāc veidot tās attiecības ar sevi. Un tas, arī kas tāds, ko esmu redzējis, kas ir bijis priekš maniem svarīgi, veidot tās attiecības, apzināt, kā ar otru cilvēku, ka tu velti ar viņu laiku. Un tas varbūt ir tas, kur tu vari papildināt, kā iespējams tās attiecības ar citu cilvēku jāveido. Un kāds, iespējams, varbūt arī ir līdzīgi tikai veidojot ar sevi. Tas pats. Reāli tas pats. Strādājot, man dienā strādājot ar cilvēkiem, es saprotu, ka tas vispār ne ar ko par lielu neatšķirās. Vienīgā atšķirība ir, tad, kad tu veido attiecības ar sevi un veido ar citu cilvēku, ir tas, ka tas cits cilvēks, tu viņu redzi, tu viņu jūti. Bet tu nevari atdalīt sevi, tā kā jau es iepriekš minēju, tu nevari vienkārši ar prātu, tu nevari nolikt to, ka, tā esmu es aiga, un tad te ir vēl viena aiga, ar ko es veidoju attiecības, un tas beigās aiziet tādā vienā aigā, kur ir vispusīgi apmierināti. Tā ir tā atšķirība, un liekas, tas ir tas arī klupšanas akmens, bet viss pārējais tev ir jāpavada laiks ar sevi. Tev ir jāredz sevi tā kā tiešām atsevišķs cilvēks, kuram ir nepieciešams tas tavs laiks, tās tavas rūpes un tava uzmanība, un tev ir jāprot ar sevi runāt, jātrenē. Nav tā, ka tu vienkārši piedzimst un tu jau proti ar sevi runāt. Tas ir tā kā tu tiešām veido tās attiecības, tu iepazīsti. Un man tieši nesen ar klientu vienu bija tāds interesants atgadījums, ka viņa tiešām tik daudz ar savus gadus pavadījusi ar ģimeni, kad viņa ir nonākusi izaicinājumā attiecībās.
viņai ir ļoti grūti sevi nostiprināt kā personību, un tad tas viņai arī uzdevumu katru dienu līdz mūsu nākamajai nodarbībai veltīt sev 20 minūtes. Tas viņai bija visgrūtākais uzdevums, ko viņa nevarēja izpildīt, tāpēc, ka es vienkārši nezinu. Es nezinu, kā tu vispār veido tās attiecības ar sevi, kā tu vispār zini, kas tev patīk, un tas notiek, tas īpaši ir izplatīts īstenībā māmiņām, un ļoti, un es teiktu sievām ar labu stāžu, jau, vai partnerēm ar diezgan augstu stāžu, kur viņas ir ļoti daudz sevi veltījuši otram cilvēkam un pilnībā ir aizmirstušas par to, kas viņām patīk. Un tagad es arī savai klientē pajautāju, kas viņai patīk, un viņa man minēja pilnīgi daudz dažādas lietas, kas iesaista tikai un vienīgi bērnu. Tas ir interesanti, tas viņa padalījās ar to novērojumu. Es redzu, ka viss, kas saistās ar tevi, tikai un vienīgi saistās ar bērnu. Viņa saka, tiešām reāli, viņa nevar sev atdalīt, piemēram, no mammas lomas vai no sievas lomas. Un tur sākās tā situācija, ka tev ir jāiemācās to darīt, jo tas ir tas, kas palīdzēs to veidot, to draudzību ar sevi. Jo kas notiek brīdī, kad, piemēram, trakākajā dzīves scenārijā tas tiek atņemts? Kas tu esi? Tu esi pazudis. Tu sabrūc, tava personība sabrūc, tava dzīve sabrūc, visus, ko tu esi līdz 100% akcentu sabrūk. Un tāpēc tas man arī, tā man ir arī spēcīga tāda motivācija, tāpēc, ka mēs nekad nevaram zināt. Tu nevari zināt, vai mani viss būs kārtībā gadiem, un es nevaru zināt, vai tev viss būs kārtībā gadiem. Viss, ko mēs varam nodrošināt, ir tas, kādi mēs būsim visstrakākajā dzīves periodā, vismaz maksimāli sevi stiprināt kā personību, ka mēs esam sev vislabākie draugi. Un tas ir izaicinājums, un es pilnīgi saprotu, ka pēc daudz cilvēku to nemaz nedara. Tāpēc, ka tas ir ļoti ķēpīgs process un grūti. Bet man liekas, varbūt papildinu par tām 20 minūtēm teica pavadīt laiku ar sevi. Ko tas vispār nozīmē, tā kā pavadīt laiku ar sevi, kas skaitās tā kā pavadīt laiku ar sevi, un man liekas, tur arī ir tā kā, tādas, vai, ja es skatos filmu, tas ir pavadīts laiks ar sevi, ko man mīļāko filmu. Uzreiz tas jautājums, pretjautājums. Ja mēs abi tikko būtu sākuši iepazīties, un mums vajadzētu pavadīt vienam ar otru laiku, lai iepazītu vairāk, vai tas, ja mēs ieslēgtu filmu, ļaut mums vienam otru iepazīt? Protams, ka nē. Jā, Vēl viena man klienta arī teica, labi, grāmatu lasīt. Grāmatu lasīt ir tāds, te daudz teikt, grāmatu lasīt ir laiks ar sevi. Bet, tā kā, ja mēs tagad paņemtu grāmatas rokā un lasītu, vai mēs pavadītu viens ar otru laiku? Jā, protams, ka nē. Vai es iepazītu tevi brīdī, kad tu lasi grāmatu? Nē. Vienīgi, ja mēs tagad ņemam katru paragrāfu un to pārunājam, tad tā atbildes slēpjas, kā mēs pavadam laiku ar sevi laikā, kur mēs nebēgam no tā, kas mēs esam. Laikā, kur mēs iepazīstam, kas mēs esam. Tā var būt žurnāla rakstīšana, tas ir amazing variants. Tā var būt pastaiga pa mežu, bet tikai un vienīgi, piemēram, tad, kad tu neklausies nekādas audiogrāmatas, podcasts, neko, kas tevi novērš savu uzmanību. Mūzika varbūt tu vēl vari, bet, es teiktu kaut ko tādu, kas atbilst tam, kas tev rada tās domas pašam par sevi, kāds tu esi, saproti, ka tu ej, piemēram, tu klausies to mūziku un tu domā par sevi. Okay, tādā veidā tu iekšēji runā ar sevi, tu izproti, kas tev patīk. Piemēram, tas, ko es sāku darīt, ar ko es arī ar Akselu padalījos, ir, es sāku vispār no jauna iepazīt sevi, un es sāku veidot tabulu, kas izklausās varbūt smieklīgi, bet es sāku veidot tabulu, kur es atzīmēju savas mīļākās lietas. Piemēram, es jau esmu tur ielikusi savu mīļākā romantiskā filmu, piemēram, mīļākā vētras filma, vai tur mīļākā tur duša želē. Pat tādas lietas. Un kāpēc es to daru? Nevis, lai atcerētos, kas ir mans mīļākās lietas, bet lai uzliktu savu prāta fokusu uz to, ka es meklēju to, kas man visvairāk patīk. Un tas ir man pilnībā tādā ziņā izmainījis. Kopš es sāku rakstīt to tabulu, es ļoti ievēroju uzreiz, vai man tas patīk vai nē. Jo man gribās ierakstīt kaut ko tajā tabulā, un tad man tas prāts uzreiz saka, vai man šis patīk vai nē? Vai man patīk tā darīt vai nē?
vai man patīk tā filma vai nē, vai man patīk tā aktivitāte vai nē. Un tas uzreiz, ko nākamais solis būs tas, ka tu gribēsi iet eksperimentēt. Tu gribēsi sākt sajust, kas tev reāli patīk. Varbūt tu sāksi diezgan dabīgā veidā eksperimentēt ar aktivitātēm. Kas tev, kaut kas jauns tavā dzīvē, kaut kas citādāks. Un tas ir tās 20 minūtes, piemēram, kur tu tiešām esi ar sevi. Un ja arī te klausītāji uzdod jautājumu, kas ir vēl tās, kas man var būt tās 20 minūtes? Un ja tu izdomā variantu, vienmēr iečakojies tā, vai tās 20 minūtes ar tādu aktivitāti būtu gana tādas vērtīgas tādā ziņā, ja tu noliktu priekšā savu partneri. Jā, vai tu justu tā kā? Tas labs salīdzinājums. Jo, tur uzreiz ļoti daudz atkrīt. Tur atkrīt ļoti daudz aktivitātes un paliek grūtākās aktivitātes. Paliek aktivitātes, kas tev liek būt šeit un tagad. Un tas ir bijis grūtāk. Es tieši domāju, kā es esmu veidojis to saikni ar sevi caur daudz dažādiem izaicinājumiem. Jo man liekas, tad, kad tu kā ieliec sevi izaicinājumos, tad tu patiesi ieraugi, kas tu tāds esi. Piemēram, tas pats augstums, tu nevari noslēpties. Tā kā tu redzi, kā tu reaģē uz to, kāda ir tā iekšējā balss, kas notiekās. Tu uzreiz vari ieraudzīt to, un ejot cauri grūtām pieredzēm, tu patiešām vari iepazīt sevi. Un tas varbūt arī ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem reizēm ir grūti kaut ko darīt, jo tas parāda, kas tu tāds patiesībā esi. Jā, cilvēki negrib redzēt. Jā, un negribās redzēt, jo, ja tu ieraudzīsi, kas tu patiesi esi, ir tā doma, ka tas pierādīs visu to sliktāko, ko domā par sevi. Un šis ir tāds, prāta slasts, kas, man liekas, ir prāta lamats, kas ir, sanāk, mūsu kaut kāda ticība, iespējams tas, ka mēs neesam pietiekoši labi, un prāts vienkārši aizsargājot to ticību, lai mēs viņu nemainītu, mums met tādas domas, jeb aizsargus, kas saka, nē, iekšā tur citādi tu apstiprinās to, ka tu neesi pietiekoši labs. Un tad tev būs tas jāmaina. Labi, domājies, kāds tas ir darbs? Nereāli, labāk nedari. Jā, labāk iekšā. Tu kā turpini dzīvot, kā tu dzīvo pastāties. Nemaz nav tik slikti. Nekas, ka tev tur trauksme, nekas, ka tev depresija. Tas padzer tabletītes un viss kārtībā. Bet, man liekas, te ir tas, kur, jā, tas nav vienkārši, bet te, man liekas, ir tā izvēle, kādu sāpi tu izvēlies. Vai tu izvēlies sāpi dzīvot, nezinot, kas tu tāds esi, kas ir, man liekas, briesmīgi un ļoti smagi, vai arī tu izvēlies to sāpi, kur tu iepazīsti sevi. Un, jā, sastopies ar nepatīkamām tādām atziņām par sevi, bet tad tev vismaz parādās iespēja, tu vari turpināt tā, vai tu vari skatīties, kaut ko darīt jaunu. Un tas arī nav viegli. Man liekas, ir ārkārtīgi smagi turpināt neko nezinot par sevi un pārdzīvojot un kritizējot un par to, ka nenotiek lietas, kā tu gribi, bet tad, kad tu sāc redzēt, kas tev patīk, kādas ir tavas vērtības, tad tu vari neuztraukties par to, vai tas ir pareizi vai nepareizi, ko tu dari. Tu vienkārši seko tām vērtībām, kas tev ir. Un viss, un tad notiksies tas, kam ir jānotiekās. Un iespējams, varbūt tu sākotnēji nespēji sagramot, kā šī situācija veido to, ko tu gribi sasniegt. Bet tas ir tikai tādēļ, ka mūsu vienkārši smadzenes ir limitētas, lai redzētu to kopējo bildi. Un tāpēc, man liekas, arī kaut kādas reizēm tāpat žurnālu rakstīšana ir tā, kur tu vari atkāpties un paskatīties īstenībā vai tas, kur es eju, vai tas, ko es daru, vai tas, kā es domāju, īstenībā ir, priekš manis vai priekš visiem citiem man apkārt. Un tas nav par to, ka tu esi egoistisks, bet par to, ka tu sāc saprast, kas tu tāds esi. Un, jā, ja tu nezini, kas tu esi, tad arī tu visu laiku sevi, iespējams, kritizēs. Un tas ir tādēļ, ka tu vienkārši atkal meklē to piesaisti sabiedrībai, kurā, iespējams, tu pat nemaz nevēlies iekļauties, jo,
kā saka, tas, kur vidējais cilvēks latvietis iet, nu, tas ir ļoti neveselīgi. Gan par attiecībām. Jā, nu, vispār. Jā, tas ir gan par attiecībām, mēs redzam, lielākā daļa cilvēku šķirās, ir visādas problēmas, nopietnas, tāpat tās ar veselību, cilvēkiem pēc 50 beidzās veselība, praktiski tālāk ir zāles un nopietnas veselības problēmas, un tā ir tā vidējā statistika. Līdz ar to, nu, tas ir tas, ko var sagaidīt. Un tā kā, ja tu to piedzīvo un tu tāds, es tā negribu, nu, bet tā bija jau tā izvēle. Neiepazīstot sevi, turpinot vienkārši to automātisko ceļu, kas ir visvieglākais, bet tās sekas ir smagas. Viņas ir patiešām, jā, tādas, nav brīnums, ka beigās ir tā kritizēšana, pārmešana, vainošana, jo, nu, jā, varēja būt citādāk. Bet tā izvēle, nu, aiziet tur, kur ir visvieglāk. Tas interesants tāds mans novērojums īstenībā arī pēc šīs sarunas, un tas, ko es esmu ievērojis mūsu attiecībās, ir tas, ka man personīgi stiprākā puse ir saskarsme ar citiem cilvēkiem, tur attiecību, tur veidošana teorija un vispārējais. Tava stiprākā puse ir attiecības ar sevi, jo es nezinu vēl nevienu cilvēku, kurš tik ļoti iet iekšā tajās attiecībās ar sevi, un man liekas, tev tas sanāk tik dabīgi. Tā es arī gribētu savā tādā dzīvē un savā ikdienā, jo es skatos, kā tu to dari, un man tāds, wow, tā kā, piemēram, viņš ļoti daudz bieži raksta žurnālu. Bieži vien, kad ir tā ziema, viņš iet augstumā, viņš tiešām pavada laiku ar sevi, brauc pats pie jūras un pavada vairākas stundas vienkārši skatoties tur jūrā, kas man liekas tā kā mind-blowing. Es domāju, kā tu vari pavadīt tik daudz stundas vienkārši un domājot un esot ar sevi, un man liekas, tu esi tik ģeniāls piemērs. No tevis var tā mācīties par to, kā vispār pavadīt tās attiecības ar sevi, jo, nu kā vispār veidot, jo tu man it kā uzdev to jautājumu, bet es tev varētu uzdot to jautājumu, ka tev vajag tā kā reāli, nu, parādīt un pastāstīt, kā tu praktiski vari sākt veidot attiecības ar sevi, jo es esmu vienkārši redzējis, kur tu biji pirms 8 gadiem, kad mēs ar Akselu iepazināmies, un kur tu esi tagad. Un tas ir viss tāpēc, ka vienkārši viņam ir interesanti ar sevi, tā kā viņš ir autentisks, un viņš redz savu dzīvi arī, piemēram, es domāju, ka tu redzi, kas tu esi bez manis, tu redzi, kas tu esi bez savām lomām, tu redzi, kas tu esi kā Aksels Cīrulis. Kas man liekas vispār amazing, un tik daudz var no tā mācīties, un varbūt tu vari vienkārši padalīties, kas ir bijuši tev tie rīki, konkrētās darbības, kas tev ir likušas ļoti, ļoti iepazīt sevi, un kurās tu vēl joprojām jūti to tieksmi iet un tās darīt. Bet tev tas nāk ļoti dabīgi. Tā varētu šķist. Tā kā reāli. Paldies tev par novērojumu. Es ilgi jau rakstu, man liek, pierakstu par to, kas esmu. Un tas nav vienmēr bijis, varbūt tās pilnīgi regulāri. Ir bijuši periodi, kad es rakstu vairāk, ir bijuši periodi, kad es rakstu mazāk. Bet man ir žurnāli, kur tā kā esmu pierakstījis, kas notiekās manā dzīvē, kas notiekās manā prātā, kā es jūtos jau, man liekas, kaut kādi 6 gadi aptuveni, varbūt pat vairāk. Un kur tā ļoti apzināti es cenšos sevi iepazīt un saprast, kas es esmu tāds. Protams, tās ir dažādas šīs te apzinātības prakses, no meditācijām, elpošanām, būšana pie dabas, tas man ir palīdzējis, un tā nav viena tāda lieta, es vienkārši zinu ārkārtīgi daudz dažādus rīkus, kuri atsevišķos brīžos viens liekas vairāk piemērots, tad ir otrs vairāk piemērots, un man liekas, beigās tas vienkārši ir tas jautājums, man reāli interesē, kas tāds esmu. Un man ir palicis aizvien mazāk bail no sevīm, un ieraugot patiešām,
kur ir tās manas vājās vietas, un ļaut tām būt, tā kā atvēlēt tām vietu sevī, kad, tā kā, jā, tā ir daļa no manis, ko es varbūt neesmu tur ilgi spējis pieņemt, bet es tā kā redzu, tā ir tā lieta, kas man ir, un tad man ir tā iespēja, es varu ar to strādāt, vai arī es vienkārši varu ļaut tam turpināt visu laiku ietekmēt mani, un man ir tā kā vairāk interese par to, no kurienes tas ir cēlies, no kurienes tas nāk, un tad attiecīgi, šīs te gan tādas prakses, kas vienkārši ļauj būt ar sevi, kas ir būt pie dabas, ka tev nav tur, nezinu, kaut kas tev novērš uzmanību, tu vienkārši esi visu laiku, ar dabu, ar sevi, un tādā ziņā vienkārši tāda izteikta interese par to cilvēku tādu būtību, stāvokli, kā mēs domājam, un tas visu laiku ir kaut kas tāds, kas man vienkārši ārkārtīgi interesēs, kā mēs vispār kā cilvēki funkcionējam, domājam, un to, protams, es tā kā visu laiku laižu caur sevīm, un es redzu, ka es nevaru tā kā iet tālāk kaut kādā te attīstībā, ja es neinteresējos par sevīm un neizprotu savas ticības, kam es ticu. Tā kā tas ir tāds, reāls kokteils, visu kaut ko, bet man liekas, apakšā vienkārši ir tā interese. Man liekas, tas ir tas, kā tu arī tagad individuāli sāc strādāt pareizi ar cilvēkiem, ka tu, ja tu agrāk gāji tajā vairāk uz tur veselību, tur veselīgiem ieradumiem, tu tagad saprati, ka, come on, tas nevar viss eksistēt, ja tev nav attiecības ar sevi, un tagad, cik es saprotu, arī rīktīgi uz to lietu uzsver pareizi. Jā, tas ir kaut kas tāds, ko es vienkārši novēroju, ka cilvēki ir ārkārtīgi kritiski par sevi. To es redzu, tā kā esmu pats par sevi bijis kritisks, un vēl joprojām ir brīži, kad es esmu kritisks. Tā kā tas ir process, bet es vienkārši redzēju, cik ļoti tā kā mēs paši sev traucējam tās izmaiņas mainīt, jo mēs esam traumēti, un mums ir bail kaut ko mainīt, un tas saistās, kā jau teicu, ar to, ka tu nejūties pietiekoši labs, un tas ir par to, ka tās ir tās attiecības ar sevīm. Un mēs jau rūpējamies, spējam parūpēties par sevi tikai, ja mēs tā kā redzam, kas mēs esam. Tāpat līdzjūtība. Līdzjūtība var rasties tikai tad, kad mēs ieraugam to, ka mēs ciešam. Un nevis mēs tur salīdzinām savus ciešanas ar kādu citu, jo tas rada tikai vairāk ciešanas, bet mēs ieraugam, kur mēs esam, un mēs spējam no turienes spērt kaut kāds soļus, jo pretējā gadījumā, ko es varbūt redzēju, kad es vienkārši dodu ieradumus, tas cilvēkus sit ārā, un viņi nespēja pieturēties pie tām pārmaiņām, jo tas ir tikai ārējas pārmaiņas. Bet tur ir daudz bloki arī. Jā, tam ir jānotiek iekšēji, lai kaut kas vispār var mainīties ārā. Nekas nevar mainīties ārā, ja nenotiek tās iekšējās pārmaiņas, un tas ir tās attiecības ar sevi, pie kurām ir jāstrādā un jābūt gatavam paskatīties tur iekšā, jo es arī ilgu laiku domāju, ka esmu laimīgs, ka man viss ir kārtībā, viss ir superīgi, man viss ir, līdz brīdim, kad viss sāka brukt un jukt, un tas man lika tā kā apstāties un saprast, ka es īstenībā neesmu bijis laimīgs, un es vienkārši savu radīto ilūziju, un es negribēju paskatīties iekšā tajā sāpīgajā patiesībā, bet kā es spēju tur paskatīties, tā man dzīve tā kā sāka iegriezties, tādā tā kā, stabilākā? Jā, pat laikam, tas tāda stabilitāte par to, kas tu esi, par to, ko tu vēlies no dzīves, un tas iespējas arī sāk parādīties attiecīgi no turienes. Līdz ar to tas bez šaubām ir tas, ko es tagad arī tajos pašos veselības auditos daru. Es vienkārši interesējos par to otru cilvēku situāciju,
cenšos saprast, kur viņš ir, cik vien tas ir iespējams tajā īsajā laikā. Un tad jau attiecīgi, arī tiem pašiem cilvēkiem tā kā ir tāds wow atklājums, ka viņi sāk saprast, ko viņi varbūt tās, nodara sev paši un kāpēc viņi to nodara sev. Un no turienes nāk, tā līdzjūtība un tā spēja patiešām izdarīt reāls pārmaiņas. Jo ieradumi, uzturs, kustības, tās ir tādas nosacītas pārmaiņas, kas ir svarīgas, kas palīdz, bet viņas, es redzu, ka viņas nav noturīgas, ja nav šīs iekšējās kaut kādi šo uzskatu, pārliecību, maiņas, un tas ir tas, līdz kam vissvarīgāk aizrikties. Maigro. Tā kā, man liekas, ir savas tās pozitīvās puses vainas sajūtai, kur viņi patiešām var tā kā dot to dzinuli, bet tad tam ir jānāk no tādas veselīgās puses. Veselīgās vainas apziņas. Nevis kauna. Jā, ka tas ir par to, ko tu esi darījis, kādas tās rīcības tu esi spēris, un ka tu pamani, es tur atkal norāvos uz kaut kādu rīcību, bet tas nepadara tevi sliktāku. Tas nepadara tevi mazāku, vai nevērtīgāku, vai vājāku, vai vienalga, kas ir tas, ko tu domā par sevi. Bet tā vienkārši ir pieredze, kur tu vari ņemt no viņas mācīties un pēc tam attiecīgi darīt citādākas rīcības. Bet, ja tu nevēlies mainīt to rīcību, un tas tev apmierina arī, galvenais sev nedarīt pāri ar šo te, kaunu, kritiku, jo, es redzu, ka tas ir tas, kas liek cilvēkiem iesprūst viņu stāvoklī, un viņi vienkārši netiek nekur ārā, jo, tas ir ārkārtīgi smagi, un es domāju, tu arī varbūt var pakomentēt, kā ir, ja mēs vainojam viens otru attiecībās, un kas no tā izriet īstenībā. Es domāju, ka tas ir diezgan pašsaprotam, kas noteikti. Tas noteikti tā, ka otrs nejūtas sadzirdēts un atbalstīts, un viņš nejūt to sajūtu, ka savā grūtākajā dzīves brīdī viņš var vērsties pie savu partneru. Tas ir vislielākais, es teiktu, viens no vislielākajiem uzticības zaudēšanas veidiem. Jo tu nevari paļauties uz to, ka otrs būs tev blakus, un viņš sapratīs. Līdz ar to tev uzreiz ir pieņēmums, ka otrs konstanti kritizēs, un tev teiks, kā tev vajag darīt pareizi, nevis vienkārši ļaut tev būt savos zemākajos dzīves periodos. Un tas, eventually tas aizvadīs pie attiecības šķiršanas, tāpēc, ka jutīs, ka nav pa ceļam. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs faktors, ko izrunāt, kā atbalstīt otru. Jo es zinu, arī mums agrāk bija izaicinājums ar to atbalstīšanu, jo, tu vienmēr esi bijis ļoti praktisks. Tu esi ļoti handy, un tu zini, ja ir problēma, es zinu, kā viņu risināt. Un ja tu zini, kā viņu risināt, tu darīsi visu, lai es arī uzzinu, kā viņu risināt. Jo, loģiski, tu negribi, lai cilvēkam, kur tu mīli, ir kaut kāda problēma. Un tu zini, atrisināt, tas būtu egoistiski vienkārši nedalīties ar to. Man savukārt, tajā brīdī, kad es esmu viszemākajā savā dzīves posmā, man nav vajadzīgs tagad risinājums, lai arī cik ļoti paradoksāli tas izklausītos. Man vajag just to, ka tu man esi blakus, un ka tu pieņem mani zemākajā posmā, un ka tu man neliec justies trakai par to, ka es jūtos sūdīgi. Un tas, man liekas, ir ikvienam, tā ir viens no īstenībā galvenajiem šķiršanās iemesliem, kāpēc vispār notiek šķiršanās attiecībās, tāpēc, ka konstanti tiek dotas šīs situācijas attiecībās, kur pāris nav viens otru informējis par to, kā viņi vēlas saņemt atbalstu. Jo nereti cilvēks, tas var būt
īstenībā, piemēram, tas, ka tu esi vairāk praktisks, tas varbūt kādās citās attiecībās, kad sieviete ir vairāk praktiķa un vīrietis ir vairāk emocionālāks. Tā arī var būt. Tas nav atkarīgs no dzimuma, bet ļoti nereti ir tā, ka, protams, vīrietis ir lielāks praktiķis un sieviete ir emocionālāka. Bet tas, ka tas ir tik nenormāli svarīgi, ka mēs varam otram pastāstīt to, kā mēs gribam saņemt to atbalstu, jo, man liekas, tas bija mums baigais izaicinājums. Ik pa laikam kaut kas uzspēlt, bet tad, kad es, piemēram, Akselam atgādinu, tu atceries, kas ir tas, ko es gribu saņemt. Un es arī tagad jūtos krietni drošāk, lai savā zemākajā posmā pateiktu, ko es gribu saņemt. Es vienkārši gribu, lai tu man esi blakus. Vai arī Aksels pajautā, kas ir tas, ko tu šobrīd vēlēs, vai tu gribi, lai es esmu tev tagad blakus, vai tu gribi dzirdēt ieteikumu. Un man liekas, tas ir, tad, kad tu dod otram izvēli, ko viņš reāli grib, tad tas ir labākais variants iedot viņam to, ko viņš reāli grib tajā brīdī, un nečakarēt pašām attiecības, jo tas, kad, piemēram, partners nepieņem to praktisko padomu, tas nenozīmē, ka tas ir slikti, tas vienkārši cilvēcisks aspekts, viņš var pēc tam pieņemt praktisko padomu. Jā, kad tu iznāc ārā no tā stresa stāvokļa, emocionālā stāvokļa, kur tā kā tev nevajag neko loģisku. Jā. Un bez šaubām, tas bija liels izaicinājums, man liekas, starp mums, un man liekas, daudziem džekiem varētu būt tāda situācija, ka viņi grib palīdzēt, jo vismaz... Viņi redz kā. Jā, viņi redz kā, un es zinu tik daudz veidus, kā var palīdzēt. Līdz ar to vispār tas priekš maniem bija tāds, kā apstādināt to vēlmi palīdzēt, kur jāvienkārši būt blakus, un Tāpēc, ka tavs racionālais prāts, man liekas, nevar pieņemt to, ka kā es varēšu atrisināt viņas problēmu, ja es vienkārši būšu blakus un neko neteikšu? Kā es to actually varēšu izdarīt? Un loģiskais prāts vienkārši nevar atrast loģiku tam. Bet tas nav loģisks process pats par sevi. Protams. Tas ir ļoti emocionāls process. Un man, tas ir baigi palīdzējis, kad mēs varam tā, ka var godīgi arī pateikt, klausies, man tagad es neesmu gatava pieņemt nekādus, ko man darīt. Man vienkārši vajag, lai tu man esi blakus un neliec justies tā, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, kad man ir sūdīgi. Man liekas, viena lieta, ko es arī sapratu vienkārši, ka tas, kāpēc es cenšos tā kā palīdzēt, tas ir arī kaut kāda tā kā mana trauma, kur man ir grūti būt tajās emocijās, kurās tu esi, un tāpēc es gribu tā kā, lai tu no viņām tiec pēc iespējas ātrāk vaļā, jo tas ir tas, kas manī triggero kaut ko tādu, ar ko es neesmu ticis galā un ko es vienkārši negribu pats atzīt sev. Un tādā veidā, mēs, man liekas, viens otram vienmēr esam tas spogulis, kurš tā kā parāda, kā ir tajā situācijā, un reizēm tajā spoguļa attēlā galīgi negribās ieskatīties, un tāpēc ir tāds tā kā fiksāk tā kā salabot, lai man nav jāredz to cik tā kā es pats jūtos sūdīgi īstenībā. Un tas ir tas, kas arī ilgu laiku, man liekas, bija tā sakne savā veidā, jo, kad es to sapratu, man bija tāds tā kā, tad tu vienkārši manī kaut ko izsauc tādu, ar ko es pats netieku galā, tāpēc man gribās to labot, un tā vietā, lai vienkārši būtu ar tevi, ko es tā kā ar prātu saprotu, tā kā, tu man neskaitāms reizes teikusi, tā kā, nevajag mani labot, vienkārši es ar manīm kopā, un jā, tas ir palicis krietni labāk, jo es arī esmu ar sevim strādājis, bet, kā teicu, ir vēl brīži, kad tas tā kā uzlec, jo, ir tās situācijas, kur atkal ir kaut kas tāds, ar ko man vēl ir jāturpina strādāt un sevi, bet, man liekas, tā turpināt, tā spēja komunicēt, ka, vai tev vajag reku šo vai šo, jā, vai tev vajag labojumu, vai tev vajag vienkārši būt blakus un uzklausīt tevi. Man liekas, tas ir tāds labs veids, kā pieiet, tam situācijām, jo patiešām bieži vien cilvēkiem nav jādzird tavu ieteikumu, ja viņi nav paši gatavi. Ir sevišķi, viņiem ir viszemākais punkts, un tad viņš raud, un viņam tā jau viss krīt uz nerviem, un tad tu vēl ar savu ieteikumu, un viņš taču vispār nav pie tādas apziņas, lai viņš tagad teikt, noslaucīt asars,
taču man vajag darīt šito. Jā. Es pēkšņi šitā mainīšu. Jo man liekas, tas arī, nu, tā kā tajā brīdī, kad tu esi riktīgi lejā, un otrs nāk un saka tev, nu, tas rada sajūtu, ka tu esi tāds varbūt nemākulīgs, nespējīgs, un redz, kādam vajag to palīdzību, tev palīdzēt, nu, tur arī var būt. Tas rada īstenībā to sajūtu, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā, un kad nāk tas otrs saka, davai es tev salabošu. Jā. Un tad, protams, tam, kurš tiek labots, viņam ir sajūta, ka viņš nedrīkst tā justies, ka tas, kā viņš jūtās, nav labi, ka tas, kā viņš jūtās, nav pieņemoši. Nu jā, un tas, es domāju, arī kaut kādā veidā iet ar to kaunu un vainu par to, kā jābūt, un līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi vienkārši, man liekas, iedot sev to atkāpi un paskatīties, ko tā situācija nozīmē par tēm, ko tas nozīmē otram cilvēkam, un spēt to uzklausīt, jo, man liekas, tā spēja runāt ir tas, kas gan palīdz attiecībās šīs te lietas atrasināt, un arī runājot par attiecībām ar sevi, ka mēs sevi spējam uzklausīt tajās zemajos punktos, un klausīties, iespējams, mums nevajag neko teikt risināt, mums vajag vienkārši pabūt ar sevi, necensties, protams, mukt prom no sevi, man liekas, tas ir tas, kur rodās visas tās problēmas, ja mēs mūkam prom, mēs stumjam prom, jo tās emocijas jau nav problēma, bet tā mukšana, tā pretestība, tā ir tā, kas rada visas problēmas, Jo emocijas vienkārši arī tas pats tā vaina, kauns, viņi vienkārši nāk un viņi grib tev kaut ko pateikt, kur iespējams, viņi pasaka tā kā, hei, nu šis tev nepalīdzēs īsti, ir labākas opcijas un līdz ar to varbūt pat zini, kas tās ir, viņas vienkārši tev grib atgādināt to, bet tā vietā tu vienkārši, nē, es negribu to just un tu vēl vairāk iekrīt tajā visā iekšā, jo tu krīt aizvien zamāk, līdz tu esi tajā kaunā, kur tu vienkārši neko negribi, tu vienkārši izolēties un ierauties savā čaulā un bez mazliet neeksistēt. Tā kā tas ir saprotams. Man liekas, ka riktīgi īstenībā tas kauns šajā kontekstā ar sajūtām korelē tieši brīžos, kad otrs redz, vai viņš var iet pie sava partnera. Piemēram, mūsu attiecībās, vai es redzu, vai tu redz, ka tu vari nākt pie manis, ka tev ir grūti vai nē. Jo, ja tu nevari, tad tev jau ir dziļi kauns par to, kā tu jūties. Tev liekas, ka tu esi apgrūtinājums. Un tas arī atkal korelē ar to atbalsta sniegšanu. Jo, piemēram, tu pēdējā laikā esi diezgan bieži man licis justies pilnīgi ar to, kā es jūtos. Es varu pie tevis atnākt un pateikt, kā es jūtos, vai es jūtos bēdīga, vai es jūtos nērti, vai es jūtos vai es izjūtu to pašu kaunu. Un, piemēram, tas, kas man ļoti ir īstenībā palīdzēs, tas, ka tu izmanto to frāzi, ka tas ir pilnīgi normāli, ka tu tagad tā jūties, tu vari tā justies, tu vari ļaut sev tā justies. Un man to vajag dzirdēt, man liekas, 100 reižu, lai man tiešām tas dalats, kad es varu ļaut sev just nepatīkams sajūtas, es varu sev ļaut just negatīvas emocijas, jo mēs neļaujam to, jo mums ir kauns. Un ja mums blakus ir tas otrs cilvēks, kas tev dod to drošo vietu, ka viņš saka, tu vari to visu just, un tas ir pilnīgi tu esi cilvēks. Un es arī to izmantoju savās nodarbībās, un es redzu, kā tas pilnīgi atver cilvēkus. Jā. Jo ik viens drīkst just tās emocijas, tāpēc viņas tur ir. Jo tā ir daļa no mums, tā ir daļa no cilvēciskā faktora. Un tas paldies tev par to, jo man baigi nācies grūti vienkārši justies labi ar to, ka es izjūtu, piemēram, negatīvas emocijas. Pareizāk ne labi, bet pieņemoši. Jā, vienkārši, ka tas tā kā, tev nav jābūt tāds, es jūtu kaunu, tas nav tāds, tas vienkārši, tas kauns ir briesmīgi sajūta, nepatīkam. Bet tu vienkārši ļauj tai sajūtai būt, necenšoties viņu kaut kur aizstumt, jo viņi jau negrib neko sliktu tev, viņi grib tev nodot informāciju. Jā, un ja tu viņu stum prom, kamēr viņi to informāciju nav nodūs, viņi nevar nekur doties, viņi vienkārši ir arī ieslodzīti, un viņai ir tāds,
kad tu mani tā kā palaidīsi vaļā vienkārši tā kā paņem to informāciju, lai es varu iet prom beidzot. Bet ko tu dari, teiksim, dienās un brīžos, kad tu jūti kaut kādas dziļi negatīvas emocijas? Tu jūti, ka viņas potenciāli tūlīt ietekmēs visu tavu darbu dienu, un tu, piemēram, nevarētu vispār normāli parunāt ar saviem klientiem. Kas ir tas, kas ir tavs atbrīvošanas mehānisms? Kā tu ikdienā strādā ar tām negatīvajām emocijām? Vai esi ievērojis kaut kādas kopsakarības, kas ir tas, pie kā tev tieksme uzreiz iet un darīt? Nu, es domāju, viens noteikti ir iet tajā pašā dabā, ko es jau minēju. Tas ļoti palīdz, tur arī kaut kādas kustības reizē, tur, piemēram, iet paskriet mežu, tas noteikti palīdz, jo tas ir daudz ķermenī. Tāpēc arī kaut kādas, piemēram, elpošanas vai meditācijas ir tās, kas vienkārši ļauj to fokusu, noņemt no tā, ka tu visu laiku ieeji tajā negatīvajā un vienkārši aizvien vairāk un vairāk fokusējies uz tām negatīvajām lietām, ka tu ļauj vienkārši sev pabūt ar sevīm, būt, tajā stāvoklī, un tad jau tas var ļoti ātri tā kā iztīrīties, jo viņš jau parasti ilgi nepaliek. Es domāju, arī tu vakardien, kad mēs parunājāmies, tu jau man arī uzreiz teici, tā kā paliek vieglāk. Un viss tas ir tā kā, tas nav tā, ka tas varbūt pilnīgi šitā mainās, bet tas ir tā kā, tev ir tas balons, kurā tu vienkārši iedur adatiņu, viņš jau neuzsprāgs, bet viņš lēnām, vai drīzāk tu atsien vaļā to balonu, viņš lēnām tā kā laiž to gaišu ārā. Un tu jau vari savā veidā arī kontrolēt, cik tas tā kā ātri nolaižās. Un pakāpeniski paliek vieglāk. Bet, es domāju, tas vienkārši palīdz tās prakses, ka tu tā kā vienkārši paņem tādu miera mirkli. Un izliec sevi ārā tā kā no tā momenta, piemēram, kas tev rada to, teiksim, ja tu sajūti krēslā sēžot, tu sajūti to trauksmi vai tu sajūti dusmas vai bēdas, un tad tu maini to vidi tajā brīdī, tu nomaini darbību, un tas tev palīdz tā kā tās emocijas palaist. Es esmu priekš sevis ievērojis īstenībā, ka tad dažreiz, kad es instantly nomainu vidu kaut vai citu istabu, man bišķi jau citādāk ir. Jā, tā vidas maiņa arī kaut kādā mērā palīdz, ja aizietu, piemēram, dabā, varbūt iziet no mājas, uztaisīt kaut kādu pastaigu. Tas noteikti ļauj vienkārši pārslēgties no tās situācijas, un tad jau tu vari, tu nevari to problēmu atrisināt no tās vietas, kur viņa ir radusies, un pēc tev vajag kaut ko tā kā no malas, no citurienes, no citas kaut kādas perspektīvas, ja ir patiešām traki, tad es ņemu to pašu žurnālu, un tad es vienkārši rakstu, kā es jūtos, un tad es sāku interesēties par to, no kurienes tās sajūtas radušās, ko viņas man grib pateikt, un ja tas ir, tā kā jau tādā ārkārtas līmenī. Tā kā man ir tādi dažādi līmeņi, kur, tā kā, cik slikti ir. Jā, varbūt var padalīties ar saviem līmeņiem. Tas ir diezgan instinktīvi, tas notiekās. Saku, ja ir kaut kas ļoti vienkāršs, varbūt tās palīdz vienkārši palēkāt uz vietas. Jā, tāpat tāda izskatīšana ķermeni. Jā. Vai arī, ja jau ir kaut kas nopietnāk, tad es uztaisu, piemēram, meditāciju, kuras, piemēram, pievērš uzmanību savam ķermenim, izēju cauri ķermenim, to atslābinu, vai arī, piemēram, eju atkal kustēties, izēju dabā, tā kā tāds augstākais bez grūtības līmenis ir, ka es vienkārši dodos pie jūras, ņēmu žurnālu līdzi un tad vienkārši pavadu kaut kādu laiku, līdz man nervu sistēma vienkārši nomierinās, skatoties tur horizontā, jo tas ļauj acīm pārslēgties no tā šaurā fokusa uz plašumu, un tas uzreiz dod signālu, ka viss ir labi. Un tad vienkārši tā, kad tu nomierinies kaut cik jau nervu sistēmas ziņā, tad es ņemu un rakstu ārā vienkārši, kas ir tas, kas manī tur ir
mutuļojis un vārījies un, jā, un par ko es varbūt esmu tur baigi negatīvs kļuvis un sācis kritizēt sevi un iegājis tajā vainā vai kaunā iekšā. Tā kā tas ir tas, kā es, dažādos veidos to risinu. Nice. Jā, kā tā. Selin, vai ir kaut kas tāds vēl, ko tu gribēji pieminēt par šo? Man liekas, mēs jau esam kārtīgi izrunājuši. Man liekas, šis laikam sanāks garākais varbūt no visiem. Tāpēc, man liekas, tā tēma riktīgi forša ir un ļoti jaudīga. Un man liekas, tas, ko es arī īstenībā gribu pieminēt, un iedrošināt ikvienu klausītāju noteikti nebaidīties un meklēt veidus, kā vairāk iepazīt sevi, un kā jau es arī iepriekš minēju, man liekas, es amazing skolotājs šajā tēmā, kurš var palīdzēt reāli atjaunot un saprast, kā veidot attiecības ar sevi, jo es varu būt liecinieks ne tikai tāpēc, ka es esmu tava sieva, bet reāli ikdienā redzot, kā tu esi mainījis sevi kā personību un kā tu esi ticis pāri dažādiem šķēršļiem. Man liekas, tas ir vairāk kā svarīgi. Tev to iemācīt arī ikvienam cilvēkam, kuram tas ir nepieciešams. Un tāpēc noteikti ikvienu var iedrošināt un teikt, tiešām zinu, kādu darbu viņš ir licis pie sevis. Tu esi licis pie sevis un cik ļoti ikdienā tu pavadi daudz laika ar sevi, vairāk kā 20 minūtes. Pēc maniem tādiem aprēķiniem. Dažreiz ir dienas, Aksel, manī obviously ir zemākas dienas, bet mēs esam visi cilvēki. Visiem mums ir zemās dienas, bet tad tā māk atgriezties atpakaļ. Ir tas labākais, tāpēc noteikti iedrošina ikvienu meklēt veidus, kā atkal iepazīt sevi, jo tad, kad mēs sākam iepazīt sevi, un es domāju, jūs ik viens būsiet pārsteigts par to, cik jūs ļoti nepazīstat sevi īstenībā, pat no tādām vienkāršām lietām, kas tev reāli patīk. Tas ir viens no visgrūtākajiem jautājumiem arī, kāda ir tava mīļākā krāsa vai kāda ir tava mīļākā nodarbošanās. Tas ir visi ļoti grūti jautājumi patiesībā, kā viegli, bet grūti. Bet tad, kad tu sāc sevi iepazīt, tad tu var sākt patiesi baudīt to dzīvi. Un pieņemt, un no turienes arī veidot to līdzjūtību pret sevi, jo, man liekas, tu ģeniāli pateici, ka mēs nevaram izjust līdzjūtību pret sevi, ja mēs nepazīstam sevi un savus motīvus, ja mēs nepazīstam to, kas mēs vispār esam. Jā, mēs nepazīstam tās savas ciešanas. Jā, un nav jāpaliek tajās ciešanās, un nav jāpaliek tajā stāvoklī, kur tu sevi nepazīsti. Tas viss ir maināms, tas viss ir labojams, to visu var riktīgi uzlabot, un man liekas, šajā tēmā pats foršākais tas, ka ik viens mazais uzlabojums būs izteikti jūtams tavā ikdienā. Izteikti jūtams. Kā jā, tas ir tas, ko es noteikti gribu. Jā, man liekas, tā kā arī varbūt tas, ja kādam tas 20 minūtes liekas daudz, tad tu vari sākt kaut vai ar 2 minūtēm, kur tu vienkārši, man liekas, tāpat spoguļu metode ir ļoti labi, ka tu vienkārši pieeja pie spoguļu, tu skaties sev acīs, tu iespējams kaut kādus vārdus pārmīji ar sevīm tajā brīdī. Patreonā tu ieliki, ja? Jā, es Patreonā esmu ielicis to spoguļu metodu. Tur ir dažādi varianti, ko var dot, ko var darīt. Tāpat tā high five metode, kas iedod tādu motivācijas lādiņu, pārliecības lādiņu, un vēl tā pati, tāda līdzjūtības metode, kur tu vari pie spoguļa strādāt ar sejiem, un tas tiešām var būt minūte kaut vai, un cik tu vienkārši esi gatavs, ko es arī īstenībā praktizēju no rītiem pieejot. Pirmā lieta, ko es daru, pieeju pie spoguļa, pasaku sev, ka es sev mīlu, un tad es jautāju sev, kas ir tas, ko es varētu darīt šodien, lai padarītu sev laimīgu. Un tādā veidā, tu veido tās attiecības ar sevi, jo tu visu laiku interesējies par to, kas tev ir svarīgi, kas ir tas, kā tu vari iepazīt sevi, kā tu vari veidot to, kā tu gribi. Un tad arī, man liekas, tā kritika pazūd, jo tā kā tu vari saprast, no kurienes tu nāc, kāpēc tu konkrēti kaut kā rīkojies, un tur vairs nav jākritizē sevi. Tad tu vari vienkārši dzīvot tajā līdzjūtībā, un no turienes ir krietni labāk, tā kreativitāte strādā, no turienes tu esi krietni mierīgāks, tu esi pozitīvāks,
Un es vienmēr uzskatu, ka no tāda stāvokļa var izdarīt krietni vairāk nekā vienkārši ar pātagu sevi dzenot, kur iespējams īstermiņā tu izdarīsi vairāk, bet ilgtermiņā tu vienkārši izdegsi, un tas ir tas, ko esmu sev pateicis. Es vairs negribu izdegt, tāpēc labāk iepazīstu sevi. Un jā, es negribu nonākt līdz depresijai, tāpēc labāk sevi iepazīstu. Es negribu tur nonākt līdz mentālas veselības traucējumiem, tāpēc labāk sevi iepazīstu. Un tas ir izaicinājums, bet to var sākt pāris minūtes dienā. Profilaks. Jā, tā ir tā profilakse un to attīstīt. Un man liekas arī ielikt izaicinošos kaut kādos apstākļos, kur tu patiešām ieraugi, kas es esmu, ko es varu. Un tad arī no turienes ir iespēja, tās kaut ko attīstīt, jo tad tu redzi, šis tas, ko es vēl nemāku. Labi. Kā es varu to attīstīt. Un tur arī, protams, visu laiku ir tā interese. Ja tu visu laiku gribi caur tādu interesi skatīties uz pasauli, jo tā kritizēšana, vainošana tā, kas liek, tu teikt, noslēgties, aizvērties, samazināties un kad tik iekļaujies. Ja? Līdz ar to mēs šeit esam par to, lai mēs visi plešamies, plašumā augam, attīstamies, un tas mums liek justies pozitīvāk, priecīgāk, laimīgāk, un kā tu vari būt laimīgs, ja tu pat nezini, kas tev padara laimīgu. Tā kā, lūk tā. Super, vēl viens podcasts sērija ir.